Tikai mazliet pāri 40, bet pa laikam jau jūtams diskomforts locītavās. Ko tas varētu nozīmēt? Tiešām jau vecums. Tos 40 gadu sauc par otro jaunību. Varbūt tas ir tas iemesls, kad mēs skrienam sprigani, liekas visu varam, bet īstenībā visa fizioloģiskā novecošanās jau skaitam gandrīz 20 gadus viņiem ir sākusies, un viņi iet uz priekšu un apstādināt jau fizioloģiju ir ļoti grūti. Un tad izlien tās pirmās traumas ārā īstenībā, un pirmās kaut kādas nebūšanas, kas ir no jaunības, varbūt pat no bērnības laikiem, un viņas pirmās izlien ārā. Tur arī fizioloģija nostrādā tajā brīdī, tur ir kolagēns. Tas kolagēns ir, kā es viņu saucu par ķieģelīti. Ķieģelītis mūsu kaula struktūrai, ķieģelītis mūsu skrimšļu struktūrai, un viņš vienkārši sāk novecot. Organisms nespēja viņu vairs izražot pats tik veiksmīgi, tāpēc paliek populāri no aptieku klāsta kādi uzturbagātinātāji, kur iekšā ir kolagēns. Kādi ir pirmie signāli, kurus nevajadzētu ignorēt, lai neiedzīvotos lielākās nepatikšanās? Ir jāsaprot arī, piemēram, par tā pašām sāpēm. Ja mēs runājam, sāpes jau būtu tāds liels kārtīgs sarkans karoks, ja mēs tādus gribam pieminēt, bet jāsaprot arī, ja sāpes, ja mums kaut kas sāp līdz nedēļai, lielākoties tas ir akūts, tas pāries. Ja tas sāp vairāk kā nedēļu, ir jāiet ciemos pie doktora. Bet tādi pirmie varbūt, par kur vajadzētu aizdomāties, ir tas teikums, ka tie pacienti nāk, man krakšķ celis vai man krakšķ locītava. Un tad viņš vēl nodemonstrē to visu. Kā man tas notiek. Un mēs saprotam, tas īstenībā tas ir tas pats pirmais, kur mēģināt jau sākt domāt, paskatīties, veikt izmeklējumu, saprast, vai tur ir redzams bojājums, varbūt tur kāda skrimšļa plīsums, vai tur, es nezinu, vēl kaut kāds bojājums iekšējais locītavu. Vai, ja tur nekā nav, tad mēs zinām, viņš varētu lēnām dilt šis skrimslis, jo skrimslis ir pirmais, kas bojāsies, pēc tam bojāsies jau kaula struktūra, kad skrimslis būs sabojājies pilnībā. Tad mēs jau rūpējamies par to skrimsli, kur tas kolagēns ir iekšā, un tad skatīties tur un profilaktiski jau strādāt ar to skrimsli, lai viņš krakšķētu mazāk. Un kā jau ārste teica, svarīgi ir arī papildus uzņemt kolagēnu, jo tas mūsu organismā vairs netiek sintezēts pietiekami. Viens no veidiem, kā tos izdarīt, lietot Šveicē ražoto preparātu Cemiogemze, kura sastāvā ir 1. un 2. tipa tīrās formulas kolagēns, kam pievienots C vitamīns. Tagad 2 reizes stiprāks. Cemiogemzes jaunajā sastāvā ir jaunākās paaudzes tīrais 1. tipa un 2. tipa kolagēns, kā arī C vitamīns. 1. tipa kolagēns ir sastopams cīpslās, saitēs, kaulos. Šajā gadījumā viņš veido biezas šķiedras, jo cīpslām un saitēm ir jāiztur stipra stiepšana. 1. tipa kolagēns ir visizplatītākais no tipiem. Tas ir arī diezgan daudz, piemēram, ādā. 2. tipa kolagēns visvairāk un visbiežāk būs sastopams skrimšļos. Un šajā gadījumā šis kolagēns veidos telpiskas, ļoti plānus, tādas tīkla struktūras, jo skrimšļiem ir jāiztur liela slodze un viņš tiek novirzīts dažādos virzienos. Tāpat 2. tipa kolagēns fiksē skrimšļu struktūru, to padarot stipru un izturīgu. Kādēļ uzņemot kolagēnu jāuzņem arī C vitamīns? C vitamīns palīdz uzsukties kolagēnam, palīdz labāk sintezēties viņam. Kolagēna daudzums vienā Cemiogemze kapsulā ir pietiekams, lai pilnībā ar to nodrošinātu locītavas. Tas būs lieliski piemērots arī visiem tiem, kuri vēlas parūpēties par savu locītavu veselību. Taču nedrīkstam aizmirst arī par kustībām, īpaši tie, kuri darba dienas aizveda pie datora. Mūsdienās, manuprāt, cilvēki ir darbaholiķi pirmkārt, un tas ļoti atspoguļojas sēdoša darba darītājiem, jo mēs visi zinām, ka ir ieteiktas tās pašas 20 minūtes piecelties, pakustēties, bet es nedomāju, ka kāds ievēro šos. Tad mans ieteikums ir vismaz tās 5 minūtes novērsiet acis no ekrāna, pakustieties, pakustiniet locītavas. Un lūk dažas idejas, kā to paveikt. Sāksim, protams, ar augšdaļu, paceļot rokas gaisā, pastiepjamies un elpojam. Caur degunu ieelpojam un caur muti izelpojam. Tātad nākamais ir mugurkaula izkustināšanai.
pārkrustotas kājas, rociņa elkonītis pret ceļgalu un griežamies projām. Ar otru roku velkam savu ķermeni projām un skats uz aizmuguri. Potīte uz ceļgala un mēreni uzspiežam sev uz pretējā ceļa. Neatliec! Rītdien pat kopā ar kolēģiem uztaisim mazu vingrošanas pauzīti darbā. Un atceries, nav jāgaida brīdis, līdz locītavas sāk sūdzēties. Rīkojies jau tagad!